Apsveic ar uzvaru. Kāda bija šī spēle pret Franciju? Jā, patīkam iesākt sezonu ar uzvaru, bet patiešām bija laba kustība. Labi patīk kustība, bija azarts puišiem, bija tāda nopietna attieksme. Jā. Protams, vienmēr var atrast kā labāk. Jā. Mēs vairākumā varējām labāk nospēlēt, kaut kur gūt vārds. Jā. Mazākums bija labs. Tā kā ir pie kā piestrādāt, bet tas azarts, kas bija puišiem, jā, tas bija patīkami. Es domāju, ka skatītājiem arī bija patīkami vērot, jo bija visai ātra spēle, bija daudz kontaktu. Jā. Arī skaisti goli tika iemest, arī bulīšos patīkam, ka vinējām. Jā. Tā kā, jā, labi izdevusies diena. Kas varbūt pie vainas bija tām kļūdiņām, ka pāris vairākumā tur sanāca tā, ka mēs otrā trešdaļā kaut kur varbūt dominējām un mēs sākām pārāk, teiksim, pārspēlēt moments. Tur, kur varēja vienkāršāk nospēlēt, kur varēja varbūt uzmest, mēs gribējām vēl. Kaut kur varbūt meistarība pievīla, ja, kaut kur pārlēc pāri, kaut kur viens mazlietiņ varbūt tās tā kā nospekulēja, ja, bet tas ir tas, kas, pie kā jāpiestrādā. Tāpēc labi tās draudzības spēles, kuras parāda, kas mums kurā momentā pietrūkst, ja, ko mums liktu akcentu rītā, ja, kā spēlēt. Tāpēc, jā, bet kopsumā bija ļoti patīkama spēle. Kas tev, Haris, vairāk iepriecināja, visvairāk no visa? Uzvara. Uzvara, bet patiešām bija tā, ka visi puiši centās. Jā, nebija tā, ka bija kāds tāds, atnācis tikai pastāvēt. Domāju, visi dabūja izspēlēties, kāds varbūt vairāk, kāds mazāk, bet tie puiši, kas pirmoreiz bija izlasē, es domāju, ka viņi arī sajūta to izlases garšu, to atbildības sajūtu, jā, jo bija jūtams, kad reizēm nervozēja, jā, un kaut kur nevarēja pieņemt, bet tas ir normāli. Ja? Tas process jāiziet cauri, tā kā es negribu nevienu izcelt, es gribu izcelt to, ka komanda šodien patiešām ar tā deksmi cīnījās un jā, gatavojamies rītdienas spēlē. Kāds rītdien izmaiņas gaidāms? Vārtos stāvēs viennozīmīgi Vītols. Un, jā, mums jau vairāk sastāvs nav nekāds, mums 4 mājiņas ir, tā kā es domāju, šitās mājiņas... Rotēsi mājiņas nedaudz? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka puiši, lai viņi pierod tomēr vienu spēli, lai mazliet varbūt tās apradīs un varbūt tās rītā viņi sajutīsies vēl labāk kaut kur, jā. Tā kā parādīsim rītā moments, kas pietrūk, izanalizēsim, parādīsim no šīs spēles kaut kādas atsevišķas nianses, kurās vietās mēs kļūdījāmies, kur bija labi, ko atstāt. Jā. Paldies un apsveic pirmo uzvaru. Jā, paldies.